Hei, mīļumiņš, rekur tavs sīventiņš, ne? Parapapam, te sīveni. Ruk. Jā, sveicināts Sīveni podkastā ar Jāni Kreičmani, Aleksandru Guzenko un Kalvi Drosku. Hei. Jā, es nezinu, kāpēc es džinglu spēlēju, jo tur būs džingls. Tā. Bet mēs varam varbūt vēl trešo džinglu uztaisīt. Jā, džinglu, jā. Trīs lietas, labas lietas, izņemot šo podcastu. Jā. Tā, ko jūs dariet pa vikendu, čāļi? Bija Liepājā. Bija Liepājā, tu biji uzstāšanos. Cukurfabrika. Yes. Tas bija Summer Sound Party, bet ne gluži? Jā, es tur biju. Tas nebija. Nē, pēc tam jau tur spēlēja laikam DJs un tā tālāk, bet bija... Un viss. Bet tas nebija... Nu, kā gāja no 1 līdz 10? Bija interesanti. Es palikšu pie bija interesanti. Vai cilvēks mējās? Jā, bet vai arī bija interesanti? Jā. Bet tas bija Summer Sounds, bet nebija Summer Sounds, vai ne? Viņi laikam vienkārši rīko ballīti. Es nezinu, kā tas strādā. Karuši, es redzēju uzrakstu, tā kā storijas Summer Sounds, Jānis Kreičmans, es tā kā, wow, Sigabrūts Satīns arī būs, un izrādās, ka tas ir viss. Nē. Pēc tam DJ. Bet, tu nevari manī taisīt pre-party, kur ķipa tā kā es pēc savas vai kāds pasmies, šeit iedzer šotu. Maziņās uz skatuves kā. Vienīgais bija brīdis, kad es tur tā kā gatavojos un skatos pēc laika, tā kā labi, lītās jau vajadzētu sākt. Un es redzu, ka tur daudzi vafelē, bet tādi bišķi jaunāk, manim tāds, fine. Ienāk iekšā 3 čaļi, es teiktu 30 kaut kas tāds. Un visiem ir brutāls, melnās, tā kā baņģūgā mādas jākas, kepa un tā kā man. Un viņi staigā arī tā. Un viņi skatās apkārt. Man tā. Zin, tā staigā ļaundarī Disney multunēs. Un viss ir ritmā. Un dziesma fonā skan. Burtiski precīzi. Tā kā tu iedomājies. Žurkas viņi būtu, jā. Kā urļiki staigā, tā viņi arī bija. Viņi tā kā viņi arī blīs. Viņi tā kā ļoti interesanti kustās. Viņi ne tā kā cilvēki, zin, pastās apkārt, bet viņi tā kā apstājās un tā. Tā kā noskanēja. Jo visu laiku 5-0 kaut kur varbūt. Jā. Paiet 3 soļus. Viņi tā kā tie, kā viņi saucās, tie zemūdens, viņi tā tie paceļās un tā pastās. Periskops. Jā. Un, bet neko, viņi aizgāja. Man nebija jādomā, ko darīt kā publikai personai tajā brīdī. Bet ārpus tā bija ok, jā. Bet bija iepriekš, man bija tajā pašu vakarā Siguldā jāuzstājās. Sāka līt. Un tur bija ārpasākums, un bija smieklīgi no malas redzēt, kad sāk līt. Viens šals uzreiz attaisa lietas, bet viņš kaut kā tik stulbi attaisīja, ka tiešais viņš sēdēja 3 sīkie, un neviens neko nērad sīkie bēdīgi aiziet. Un es domāju, teiksi sīkiem pa feisu visiem. Un tad tu skaties, zin kā no skatus, un tu redzi, ka tā kā puķis vienkārši tā melni tā. Un neko. Tas bija mans weekends. Bet es redzēju storiju, tu biji pie DJ pulta, aiz DJ, tāda tā kā... Jā. Tur normāli DJs, es to saucu pa puķpodu. Jo viņš precīzi pēc puķpodu izties. Vizuāli. Jā. Okay. Un tas bija viss pludmalē, vai ne? Jā. Bet tur ir iekšā tur tā kā telts. Viss jau bija ok, ko tad? Vispār, varbūt es kaut ko nesaprotu, bet vārds pre-party... Tas ir, kad partijas būs šovakar vai rīt. Ja vakarā ir pasākums, vai rīt. Jā, bet tas ir pre-partija, un tas pats Summer Sounds kāds būs pēc mēneša? Tu vari uzrakstīt viņam Instagramā, tev neapmierināja. Jā. Cienījamais Summer Sounda kungs. Viņi jau, man liekas, visu, ko viņi dara, viņi mēģina promotot. Man liekas, viņi izmanto to vārdu Summer Sound, ka viņi visiem tas būs Summer Sounds? Nē, tas būs cita lieta. Jā, bet... Prīkvels. Prīkvels. Labāk. Bet arī kas ir pre-partija, jo man galvā pre-partijas ir, ka tu zini, ka tev ir tā kā ar čomiem dzimšanas dienā jābūt 8, un tu 7 ar čomiem šnambisīt kaut ko, un tu visi ierodaties. Jā. Tu paņem pre-partiju, un tu kā pudeles, jā. Bet mums Jānis šodien ar tevi būs uzreiz pēc šitā podkasta ierakstīšanās arī būs uzstāšana. Būs, nav jēga reklamēt, jo cilvēki nepaspēs, bet interesanti, ka tas būs... Var izstāstīt, jo es nezinu, kur tādus slavenus komiķus, kur strādā mūsdienās. Ir tāda organizācija Strops, vai ne, kur rīko dažādos, kā es saprotu, dažādos Rīgas rajonos viņi kaut kādas labdarības pasākumus bezmaksas.
un viņi viņiem tur ir tā kā Purciemā uzstājās Dons, un tur kaut kas tāds. Un tā kā Imantas kultūras centrā būs komēdija, stundu, mums vajag, vai ne, pusstundu, man pusstundu tev. Un tur būs viss pa brīvu, un tur būs... Ieja pa brīvu, definē, viss pa brīvu. Nē, Imantā, viss pa brīvu. Šitie paši čaļi nāk. Dzirdēju, ka viss pa brīvu. Jā. Tas nozīmē, ka būs omes, bērni. Tur arī rakstīts, ja esi ratiņkrēslā, kaut kas tāds arī nāc. Un paliec mājās. Jā, un kā mums, pirmo reizi, man liekas, tas notiks, varbūt, ka mums būs dots surdo tulks, kurš tulkos mūsu jokas. Es vienmēr esmu gribējis to. Jā, es zinu, cik es tikai. Es skatīšos. Un tīpaši tavu setu es gribētu redzēt. Kur skaņas. Tā pļurīgajā pakā un tā. Jā. Tas tieši domāju. Un būtu interesanti pēc tam redzēt, cik mani aktauti sakrīt ar viņas. Un es domāju, kā viņi mājās, piemēram, es nezinu, kaut kāds, tur Kaspari joks, kurš, piemēram, ienāk un tur saka, kā bija ču. Šketit, jā. Kā viņi šito? Vai viņi, man liekas, ātri pa burtiem? Ir pa burtiem, jā. Arī cilvēku vārdus rāda pa burtiem. Vai arī ir kaut kādas slaveni cilvēki, kuri jau ir zināmi publiski, viņiem jau ir izveidojies paši savu žestus. Man liekas, ka šis bija Zatlers, man šķiet. Es kaut kādus esmu dzirdējis tādus atsevišķus. Okay. Jā, jo katru reizi tā kā Zatlers rādīt, tas ir... Un, protams, esmu pār to, lai cilvēki ar dzirdes traucējumiem arī varu izbaudīt, bet man ir bišķiņ, aizdomas, kā, vai tulkosies joki, vai ne, jokā ļoti bieži. Protams, tā joku struktūra... Ko tu gribi teikt, ka viņi nav cilvēki? Nē. Viņš to negrib teikt, bet viņš to saka. Nē, es gribu teikt, ka joka struktūra ir joka struktūra, bet bieži kaut kāda, kā intonācija, kaut kas pauze padara. Tas tāpat kā teksta veidā joku lasīt, tur nenolasās, tur sarkasmus. Bet viņi arī redz mīmikas, viņi redz... Tu jau arī, tu iepauzē, viņi jau nezin, kas ir punchlines. Kad nezin, kas te, man tur ir, kā kāpadēs, kāds, vai ne, viņi jau arī, viņi pasaka, un kas ir tur? Un viņi tā, kā kāpadēs viņi? Bet tur jau nebūs tikai tas ir vienkārši priekš tiem, kuri tur ir. Man liekas, interesanti būtu, kad būtu publikā tikai kurliem cilvēki vai ar dzirdes traucējumiem. Un tad tas delays smieklos, kas būtu, kamēr viņi parāda punchline, un tad tu redzētu, ir rēcīgi vai nav pa īstenību. Bet, protams, forši, ka tā lieta būs. Un tieši šodien man trāpījās Reels, kas... Bet, ja pat viņi nesmējās, mēs esam ļoti profesionāli tajā jau uztvērt publiku, ka viņi nesmējās. Tā kā mums nekas nemainās. Jā. Bet man šodien trāpījās Reels. Man ļoti patīk Wu-Tang, ka tur ir kā Wu-Tang koncerts, ka izrādās Wu-Tangam ir savs surdotulks, sieviete, kura braukā ar viņiem visu laiku. Un tas izskatīs ļoti smieklīgi, ka viņi tur rapa ātri, un viņi ļoti ātri ar rokām kaut ko parāda. Es tā kā, ja pat repu... Uz N-vārdiem viņa šitā izdara? Jā. Ja pat uz repu var to darīt, tad jokiem točno var. Un viņi tikai domā, paldies Dievam, nestrādāja pie Eminema, kurš vēl ātrāks. Bet Lampā jau cepienā arī tur bija šitādi surdotulks, un tā bija viena no top surdotulkiem Latvijā. Un es arī skatījos tieši, kādi tie teksti ir un ko viņi runā, jo tur ļoti arī daudz bija slanga un visādi kukurēnu izteicieni, tur viņš ātri runā, un tad viņi arī tiek līdzi, un es tā kā... Skaļas miešanās. Jā, bet zin kā, es visu, protams, nesaprastu, bet lielu daļu var saprast, jo viņi arī runā līdzi, tā kā ar muti. No žestiem var saprast, diezgan sakrīt ar to, kas tiek teikts. Nē, es zinu, kāpēc tev tā liekas. Tas ir, kad tu skaties tos video, kur, piemēram, ir kaut kāda skaņa, un tad apakšā čalis atskaņo viņu bišķi citādāk, un tur izrādās teikums, un kad tu dzirdi pirmo skaņu, te uzreiz pielec. Nezinu, pa ko es runāju? Nē, paskaidro vēl. Kroči, doma ir tā, ja tu zini, tad tev liekas, ka tu zini. Bet ja tev vienkārši, Valmierā ir vecpuišu parks, un tur ļoti daudz kurmēmies, jo tur tieši viņi skolu, un viņi ļoti bieži runājās, un viņi stāv, un tu neko nesaproti. Pirmkārt ir ātrums, un tu vienkārši jau dzirdi latviešu valodu, un tad tev tāds, šis ir loģiski, otrādāk tas nebūtu loģiski. Bet es jau arī, es bieži vien, kad es tā kā kaut ko esmu redzējis bez skaņas, vai arī vienkārši redzu kaut kādu, pieņemsim video bez skaņas, un cilvēki runā, bieži vien
es varu saprast tīri no lūpām, nolasīt, ko cilvēki saka. Jā, es arī Kalvim piekritu, jā, ik pa laikam. Teic, ka subtitri ir apakšā. Nē. Kurā brīdī jūs ieguvāt šīs spējas? Es tieši gribēju teikt, tas, ka tu, Jāni, īstenībā tas, kā tu pa dzīvi mauc. Nu, aiziet. Pagaidi. Pirms tam man likās, tu saki, aizpis savu muti. Nē. Bet neviens surdotūks vai kurlmā mēs nerunā tā. Tu tā kā pēlē. Es jau neko, es vienkārši, es tev saku. Tāpēc, ka tev pirmkārt smīns ir neliels. Un tā vienreiz bija, bet tu nevari, tev vienkārši liekas, ka tu zini. Tas tā kā man ir... Es pasaku, man tā ir bijis, es to esmu darījis, esmu redzējis un sapratis, un jā, es reiz fake. Tā nav, tā neviens tā nevar. Es vienkārši, es neticu, ka tu saproti zīmju Es nesaku, valodu ka es saprotu 100%, es saku, daļu var saprast. Atkal, tu, bļēt, dzirdi 30%. Pirmkārt, tu, bļēt, pat nedzirdi, ka es tev saku ar vārdiem un skaņu. Tu nesaproti, tu pat nevari normālā sarunā, bļēt, dzirdēt to. Nē, viss kārtībā. Mēs atradīsim pēc tam kādu video. Vai uztaisim Sivēnos live video bez skaņas un mēs runājam pa virsu. Un šis neiet īstenībā kopā par to, bet es iedomājos, ka to var... Jā, baizavai, biļetes uz trešo Sivēnu live jau ir pieejamas. Numur 3. bezrīgas.lv. Pērciet, nāciet. Triloģija. Trešais, jā. Bet, un arī... Kas par enerģiju. Arī, kad viņi... Visi skrien, ko? Es pirkt. Bet jā. Bet arī, kad viņi izstāsta, piemēram, parāda, ka šitais vārds nozīmē, un tas vārds, to, ko viņi rāda, ir ļoti līdzīgi, loģisks tam vārdam. Tas ir kā tāda nelielā mīkla puzles, saprast, šitais nozīmē šito. Tas ir tas, pa ko es runāju, piemēram, jā. Jā, piemēram, tā kā mīlu, es mīlu tevi, tas ir diezgan saprotams, diezgan loģiska darbību secība. Ja man kāds parādītu, man būtu tāds, ka mani sagūsta teroristi. Vai ka es laikšu ar izplatni. Vai arī, Jāni, kāpēc tu esi noslēdzies? Man nebūtu mīlēt, man ir tas jaunais emo veids, vai arī tas vai tev arī seja jātais. Ar to arī mēs atšķiramies. Bet šitas... Tas ir vienkārši pirmais, ko... Āfrikā ir cita zīmju valoda. Jo ir arī zīmju valodas, tā kā dažādas latviešu zīmju valodas. Pēc arī šodien viņa tulkos Jānu, pēc tam mani tulkos ar akcentu. Ja tulkos Jānu, tad aizies no darba. jā. Man ir akcentu. Jā, un kas tev bija? Es biju uz sievas radinieku 10 gadu kāzu jubilejas svinībām. 2 radnieku apcēlu. Sievas brālēns. Ar māsīcu. Un man ar sievu bija neliels stand-ups jātaisa. Un bija tīri nice. Tā kā, es nezinu, vai kilojām būtu tas pareizais, bet ļoti labi gāja. Tava sieva Lelde Troska arī uzstājās ar stand-up? Jā, nezinu, 27, 05, 90. Personas kodos. Viņa bija viesis Sivēnos. Bet tā kā... Tu par vienu ciparu no manējā. Jā. Man ir 4, 7, 05, 90. Bet jā, tas ir tas, ko es teicu arī toreiz, kad man bija tajā pagrabā jāuzstājas, ka tā ir ideālākie gigi, tāpēc, ka tur ir pasākums, kur visi zina tos, par ko tu runā, un visi ir tā kā, tas paliem tu vari teikt inside jokus, kur visi zina to inside joku. Un tas tie ir labākie pasākumi. Un tas, ko mēs darījām, viņiem ir mīļākais, tam pāri mīļākais seriāls, tā kā ironiski mīļākais ir viens vācu seriāls, ko no rītiem viņi skatās Sturm der Liebe, tāds vācu mīļas seriāls, un mēs ķipa uztaisījām, ka viņu dzīve kā seriāls, un ķipa uztaisījām rīkepu par tiem 10 gadiem, un ka tālākajās sezonās tā kā būs priekš 11, 12 gads. Un salīdzinājām to, un bija diezgan labi. Un jā, salīdzinājām visādi notikumiem no viņu laulības. Un jā, būs turpmāks tikai ar sievu uzstāšos. Davai. Tev jau materiāls ir par sievu, tā kā tev ir viss. Viņa pateiks, kas notika, un es tā kā, un tagad rēcīgā daļa. Nav. Bija tādi family act, kur vīrietis ir... Nē. Fokusēta family act. Zini, tas... Viņš pēdīgs palika, ka viņš zina, ka tas ir nākamais solis. Viņš zina.
Nē, es labprāt kaut ko... Būs open mic šodien. Šodien? Jū. Tikai tad, ja sieva tiek. Nu jā. Kas sauc to aktieru, kurš Zoolander spēlē? Adams Sandlers. Nē, Zoolander. Adams Sandlers. Sandlers. Nu, nē. Ben Stillers. Ben Stillers. Es domāju to tur... Nē, ne Zoolander. Kā bija tas ar superspējām, tas čalis? Hancocks? Nē. Supermans? Wolverines? Nē. Amrija? Komēdija, kur... Zohans, you don't mess with Zohan. Nē, jā, Zohans, jā. Bet tas nebija superspējas, vienkārši bija spēcnās Izraēļa. Viņš nebija viņam super. Bet viņam krānā pireņas kodu nekas nenotika. Nu jā. Tā ir superspēja. Ahujenas pēc viskā superspēja. Tā ir vienīgā, ko es atceros. Jā, bet Benam Stilleram komiķim, zint, viņam tēvs un mamma ir komiķi un komiķi duo. Viņam bija aktieri komiķi, jā. Jā. Un viņi arī, filmās bija atsevišķi, bet jā, viņa arī tāda lieta bija. Nu, tāpēc... Kāpēc tu to teici? Tu gribi ar Leldu. Tik briesmīgi tas būtu. Šeit ir troskas ir šeit, sākam vakaru. Pirmais joks. Jā, vienkārši tev nav miera. Jā. Kā... Jo parasti tu vismaz brauc, 2-stundīgos gabalus, tu visiem pasaki, tā, tu vienkārši brauc un tev ir miers, tu pārdomā visu, uzstājies, uzreiz brauc atpakaļ. Un īstenībā vienalga no kilo brauc tāds, es paņemšu hotdogu, ja nobombīja, tad tā kā vienkārši visu ceļu fucking sāks nahuj, līdz beigām jau tā kā redz pa sevi, jā. Un, bet miers. Jā. Bet ja mēs tu brauc un tā kā, es varētu tev pamēģināt šito un tev tāds. Jā, tas, kas būtu... Man vajag čurāt visu laiku. Jā. Bet, ja, piemēram, es nobombītu kaut kādā tādā gigā, atpakaļ brauktu, es nevarētu vienkārši gruzīties, viņi būtu izvilkusi klādi, un tā kā, nākamreiz mēs tagad labosim šito un darīsim tā, un saka, es varu lūdzu paraudāt viens un tā mājās, varbūt par šo runāt. Īstenībā, jā, tur ir 2 varianti, ko sieviete darīt. Es nezinu, labi, komiķiem, man liekas, ir kaut kā citādāk, vismaz publiski, bet man liekas, ja tev ir tāda liela uzstāšanās, un tu rītīgi nobombī, tā kā tu kā čalis jau esi bēdīgs un gatavs šito pamest. Tu zini, ka ne, bet tu esi ļoti tūtam. Un ja tu brauc ar meiteni, viens variants. Tu nebūs tā kā čali, vai nu tu ierēc, vai nu tu brauc klusumā. Vienkārši klusumā taisni pa logu. Vai arī uzliec sīlu radio kaut kā. Jā. Bet viņām būtu 2 varianti, vai nu labot. Redzi, neaizgāju šis joks. Varbūt nesakam tur... Bet tā kā nevis izrunāt, bet burtiski ar kladi viņas, es zinu, kā būtu, vai kompis izvilkt. Tagad tu pasaki, kur tu biji? Un vai arī otrs variants. Izējam cauri sētam. Un viņa raud. Vai arī... Un tev ir jāmierina viņa. Vai arī trešais variants, kur mēs braucam, es gribu klusumā, un tad viņa mierina, un tā kā, nē, nebija tik slikti, viss kārtībā, un tas ir pēdējais, ko tu gribi dzirdēt. Tad bija gan, kāpēc ir visu laiku jāatļauj? Kāpēc tik negatīvi visu laiku? Ja arī būs slikti, ja arī ir slikti, un viņi zini, kāpēc bija slikti, jo tu vienmēr, ka EBBS tev prasa, bet es burtiski zinu komiķi, kuram sieva sēdēja katrā open micā un pierakstīja. Un viņa pēc tam rādīja tā, šitais tev aizgāja, šito jāturpinam. Tas ir citādāk, ja viņa sēž pierakst un pēc tam notus dod. Stilu pamest. Bet tas ir citādāk nekā mēs abi uzstājamies un tad no Giga, no Ventspils braucam un tad visu ceļu vienkārši. Mums tagad ir jauns open micers, kurš īstenībā man patīk. Viņš tikai 3. Seksīgs? Jā, viņš ir seksīgs pirmkārt. Ne, viņš izskatās kā Andy Kaufmans. Es zinu, par ko runāju, Valteru viņu sauc. Un viņš 2 reizes uzstājas, tagad vairāk, man liekas. Un viņš, tā kā viņš interesants ir. Un viņš visu laiku ar meiteni ir. Un viņa sēž un tā kā klausās to setu viņu. Un viņa izskatās kā Ramona Flowers. Un es nezinu, vai viņa tā kā cik ilgi viņi ies un klausīsies viens tos pašus jokus uz open mic. Viņš ir 2 reizes bijis tagad? Vairāk. 4 reizes viņam prasīja, viņš bija tagad 4. Man vienīgā lieta, kas man likās, viņam bija sets. Bet kas man likās smieklīgi bija, kad es atcerējos sevi tikai citādāk, ka tu mēģini būt cool, ka tu vēl neesi. Jā, tas viņam ir, jā. Tur bija stulbi. Es nezinu, kas tur vakardien bija noticis uz tās skatuves, bet bija atstāts galds apaļais. Tas, ne apaļais, bet tāds, tas ir. Objektā? Nē, aizvakar. Tepat tās komēdija Latvija bārā. Un es nezinu, kāpēc neviens viņu nepabīdīja malā. Jā. Un viņš tā kā stulbi, ka tev kā komiķim ir vai jābūt burtiski tā ar pirmo rindu, vai arī tu stulbi malā stāvi. Un kad viņš atnāk, viņš tāds, galds.
mēģina tā ļoti tā kā stūtēties pret viņu, un viņš tā, bet tas jau ir galds, kaut kas jāuzliek uz viņu, ne? Un viņš paņem aliņu, un es redzu tā kā enerģiju. Bet viņš tā kā rēcīgi mēģināja? Nē, viņš vienkārši mēģina, ķipa, nepat, viņš tā, es jūtos brīvi uz skatuves. Mēģināt to safabricēt, izskatās ļoti devīgi. Jā, jo es atceros, ko es vēl joprojām nemāku, ir padzerties uz skatuves. Tas ir triki vēl aizvien, jā. Man katru gigu prasa, vai jums vajadzēs ūdeni uz skatuves? Es saku jā, bet man nevajag, jo es nemāku. Es skatījos uz to ūdeni, bet es nekad nemāku. Es esmu vienreiz padzēries, bet baigas tā. Es mēģinu par to vienmēr nedomāt, tā kā man liek šobrīd dzert, es mēģināšu atrast vietu, kur ir tie smiekli, un es tā kā padzeros, un vienmēr tie smiekli ir īsāki nekā tev gribētos, un tā tu dzer, un tie smiekli norims, un to... ok, labi, nākamais. Jā. Tāpēc vajag to ķiveri ar 2 bunžām un trubiņu mutē. Met džētpak ar smīgu. jā, bet viņš simulē, ka viņš ir pārliecinātāks nekā viņš ir, un to nevar simulēt. Un es biju open micers, kurš vairs nav, kurš vairs neuzstājās, bet pagājušajā gadā viņš uzstājās. Neteikšu viņu vārdu, bet kurš gāja ar aliņu. Denis Logovskojs. Nē. Kurš gāja ar aliņu, jo viņš tā kā krutais, un viņam no bailēm trīcē roka, un viņš izlēja alu, un jo viņš, viņam galvā tas bija krūti. Es paņemšu to bezmaksas aliņu, kurš ir katram, kurš pieteiksies runāt open mic Comedy Latvijas bezmaksas alkohols. Jā. Un tas ir smieklīgi. Un viņš vēl pāris reizes turpināja, pēc tam tā kā fuck it, nē. Bet es ļoti gribētu redzēt Leldas un Kalvija Troskas aktu. Jūs iznācat ārā. Jā. Kalvis tas, es nedzirdu jūsu aplausus. Pat es to negribu redzēt. Es nedzirdu jūsu aplausus, un vēl tad, jā, bet tu arī nedzirdi, ka es tev saku, ka vajag sakrāt gultu un savāk gultu un sakrāt mantas. Tas ir godīgi. Pamainas situācijas, bet mēs, kad 2 tā uzstājāmies, līdzīgi kaut kas. Bet es gribēju par to padzeršanos, es atcerējos. Kušā, ka mēs uzstājāmies 2, tā bija vienīgās reizes, ka es dzēru skatuves normāli. Jo mēs bijām 2. Uz maiņām. Jā, īstenībā smējas parasti. Jā, es arī šeit bieži ir tā, ka tu dzer, un tad es jūtu, un man ir jāizpilda šis laiks, kad tu dzer, un to arī var just, ka to vajag darīt. Ja pat ir klusums jocīgs, un es dzeru, un tad es varu tā kā beigt dzert, tāds runāt, kamēr es kožu. Un tad, bet es atcerējos, es iesildīju kugrāņu, ja nemaldos, 1. gads. Pats pirmais, karoči. Tas nozīmē 17 gadus atpakaļ. Jānka pārmīst trūsīts. Es vienkārši iznācu. Nekad nebija enerģija. Un tāds, ar enerģiju. Labvakar! Un es sev riebos. Un man bija pusi enerģija. Nu, rītīgi tāds. Bet man visi jogi bija. Zini, ka tu met kaķi pret sienu. Un vienkārši kaut kādā veidā pretīgs materiāls. Un es nemācēju tā kā jautri izmest. Bet tas nav svarīgākais. Es atceros vienu vakaru. Es rītīgi piedzeros pirms tam. Rītīgi piedzeros. Kur? Nezinu, kaut kas bija. Un tad nākamajā dienā man bija kugrāns Rīgā jāiesild. Es kroči guļu mājās. Cikos pasākums 8, 6. Es vēl joprojām iztos tā kā piekauts bombas. Es nevaru acis atvērt. Es eju augstā dušā. Uz 3 sekundēm palīdzu. Braucu uz gigu, saņem ziņu. Jāni! Tu vienmēr esi gribējis, tev būs tā kā iespēja pēc pasākuma satikt Ants, viņš būs izrādījis. Es vienkārši dead. Es domāju, labi, Aliņš palīdzēs nekas, un es izēju uz skatu, sāku runāt. Briesmīgi bombi. Briesmīgi. Viena no sliktākajām reizēm, kāda bijusi pavada klusumā, un tad es saprotu, man ir tik sausa mute, ka man skaņas nenāk ārā vairāk. Wow. Ir tāds tā kā, es nevaru par... Tā kā... jo daudzas skaņas ir atkarīgs no tā, lai tev mēli kaut kā sadarbojas ar zobiem un tā, un tagad tev nekas, visu līp, visu kopā. Jā, man viss kāds man bija, kāda, zin, ka un es citreiz un es mēģināju padzerties. Es paņemu pudeli, un man slīd roka, no stresa ir rokas sasīduši, es nevaru pudeli dabūt vaļā. Es dabūju. Kurķis aizlido, es skrienu viņa pakaļ. Un pie tam nevis tā kā cool, bet es vai.
kamēr liecos pakaļ, no pudeles ūdens izlīs, es nolieku viņu uz galda un es mēģinu aizskrūvēt. Bet rēķini, es nezinu, tās Un bija... uz pohām noteikti rokas arī. Jā, un tās bija rēķini, es nezinu, 5 sekundes, 7, kas manā galvā gāja 13 minūtes, jā. Un es mēģinu taisīt cieto pudeli, un es beigās padodos, un es viņu es tā kā, paldies, un principā tur gāžu tā kā, un nesu pudeli atpakaļ ar abām rokām. Un pēc tam kaut kas man teica, Ka ne tikai neprot jokus, ka tā tās kā neprot ūdeni dzert. varēja... Tas bija labs prikals, ķipa. Nē, teica, ka parasti, ja tu uzstājies bišķi vai labi, īstenībā nav baigi bieži, ka mēs esam tur baigi sadzēršies 1-2 alu. Bet tajā reizē man pienāca klāt, un es arī esmu fūgaņs uzstājies, neko nevar pateikt, bet man tajā reizē vairāk cilvēku pēc tam tā kā varēja redzēt, ka tu esi bekodas principā līdz 5 minūtes dzēt virsū. Man tā, fuck. Satikēns. Kas? Par laimi, man tāds saka, par laimi viņš nebija. Man tāds, bija Edvārdi, man tāds. Tie burtiski Diskautantis. divi cilvēki, kur man tā kā interesē kādreiz iepazīties. Un jā, tās bija. Vēl joprojām ir. Un Džordžs Maikls, jā. Kad es redzu skatuves to pudeli, man ir atmiņas. Un es nedzeru vienkārši, es varu mirt, es nedzeru. Man tagad ar kapēm daudz vieglāk ir mutēji sausai palikt, jo tagad tev zobi vai smagenes ir vēl bišķiņi, tā kā pa pusē sausas, tad tu vēl vari strādāt, un tad tu viņus saslipini, bet šajā plasmasā viņi tik ātri izkalst, ja tev ir kaut bišķiņi mutēs sausa, un līdz ko bišķiņi sāku bombīt, vai kāds arī sākas. Un, jā, trākas kākas. Bet labās ziņas vairs, ka korķis ātri, nebūs tālu, jo tagad viņš ir kopā ar pudeli. Nu, vot, tas vairs nenotiks. Tas nav tik labi, jo tagad problēma. Ja tagad viņš tā... Jo viņš bieži vien, saprot, tiem jauniem korķiem problēma tāda, tu viņu attaisi, un tev viņu vajag grītīgi nospies. Ja nē, viņš sitās atpakaļ, un man ir bijis, kad es lieku viņu pie multa, un viņš kaut kā aiztaisās, tur maģija notiek kaut kāda. Un ja kas, ko es gribēju vienu lietu publiski pateikt, kafija Rimī saks tā līdzņemšanā. Es esmu, garš ziņā viņi garšoja tāpat kā visi pēc ūdens ar kafijas garšu. Bet viņiem nav, es nezinu, viņi nav atkoduši vai kas, bet tā ir vienīgā vieta, kur es esmu divas, zinu kā, visu kaut kur tu ņem, bet tā ir vienīgā vieta, kur 3 reizes pēc kārtas es ņēmu kafiju, un visas reizes viņi tek man virsū. Man liekas, vienreiz esmu ņēmis, un tieši to pašu un es nevaru saprast, un vienu reizi bija sliktākais, ka bija, es braucu, man bija jāvada kās, es braucu visādi sūdzes apirt, ko tur vajag, un es dzeru, un es tā kā, kaut kas nav, un man ir caur sīksnu. Vienkārši ar tevi viss slapš, un es baigi nepiedomāju. Un tāds, labi, neko, es mājās uzvalku, iekāpu mašīnā, un tā sīksna, un man tāds, fuck, bija jāiet vilkt otrs krēkls. Bet, neko. Tev bija otrs krēkls. Bet man, ja tā notiek, ja tu dzer kafiju, un tu aplies, vai ne, man uzreiz bail, ka viss man ir paralizēti sejas muskuļi, vai ne? Jo, zini, kas... Kad tu aplējies, okay. Jo tā kā es visu dzīvi dzeru tā kā šķidrumus, kā es nevaru dzert. Un kāpēc to runāju, ka man vienam paziņam komiķiem, 2 komiķiem tas notika, un tas ir tas pats, kā notika Silvestram Stallone. Jūs redzat, kā viņš izskatās, ka viņam viena... Tas ir kaut kas nesens, vai no tā, ka viņam jau seja visu mūžu ir? Jā, viņa nav visu mūžu, viņš arī bija jauns cilvēks, viss bija normāli, un vienā brīdī viņam bija paralizēta. Man likās, ka es dzirdēju, bet tas laikam tad bija muļķības mīts, ka viņu dzemdībās ar knaiblēm ņēma ārā un saspieda nervu. Okay. Un man 2 paziņām tā notika, vienkārši abiem komiķiem, kā vienā brīdī vienkārši viņš teica, kāpēc es dzeru ūdeni, man tiek ārā, un kā man paralizēta seja, un tas var būt uz visu mūžu. Viņi abi tika... Tas ir no vakcīnas. Jā. Un tāpēc... Un arī kāpēc tas notiek? Vienkārši, tā, ka tev ir paralizēta sejas muskuļi. Tu neprasīji, ka no kā?
Man ir bail, zini, jo... man liekas, tur abos gadījumos, un arī trijos gadījumos, man liekas, pat Stallone arī tur tas vienkārši notiek. Nav tā... Nē, gan jau ir iemesls kaut kāds. Tu jau nevari vienkārši Adrian, tu visu dienu bļauj. Nav kaut kas notiek. Ir kaut kas, bet... Ir cilvēkiem tā kā ne no kā, bet vienmēr ir sakne kaut kāda, bet tu nezini īsti no kā. Tu nevar atklāt, bet out of nowhere vienkārši pilnīgi bez iemesla tas nenotiek. Jā. Un viens no viņiem pilnīgi dabūja atpakaļ savu seju, un otrs tagad Stallone ir arī. Stallone kļuva superzvaigznes šito. Dejo, tāpēc, uzreiz, tagad nākamajā dienā. Viņam bija porņika, un tad viņš bija zvaigznes. Italian Stallion. Lana, ne, kaut kas tur bija. Un Woody Allen viņš spēlēja urlu vienā brīdī. Jā. Es gribēju tev pateikt, tev viena lieta patikt, ko es nezinu, vai tu esi informēts savā dzīvē. Gribēju skatīties vienu seriālu, un viņš bija pieejams tikai Amazon Prime, man bija slinkums skačāt no piekrastes. Pirkt no citurienes. Jā, kur Pirātu salām. Bet nav svarīgi. Un Somālija Prime. Jā, kroči. Abonēju sev to Amazon Prime uz 1 mēnesi, un seriāls The Boys. Un tev vajag, man liekas, tev nedara Netflix. Jā. Tev nedara ne tēts, tur ir Krievu kanāli, gan ne GO3 un tā tālāk. Bet tajā Amazon Prime es skatos filmu, es uzspiežu action loģiski manam intelektam, kur mēs trāpam. Un tur ir tā kā foršs films, un tad arī sāks kaut kāds 88. gada. Es nostījos filmu Bloodsports. Atceries? Es zinu to filmu, jā. Ar to Van Damme, jā. Bērnībā skatījos, jā. Kur viņš tur vienam čalu, viņš, bet tur uztais vaļēja un uzumkājai. Es to filmu biju redzējis ar tēti bērnībā. Un tad nākamo reizi bija tāda. Es to skatu atceros, ka tur to kā čalu, tur viņš tāds, lūdzu, nē, tas sītiens, kāja izlūst. Nebija kaut kāds one-liners pēc tam? Burtiski viss, kas filmā notika, ir kadrs, ka viņš tur to čāli uzsit, nākamais kadrs, viņš zemē un kauls ir ārā. Viss, kas tajā filmā notiek, ir ik pa 5 minūtēm. Van Damme atrod veidu, kur uztaisīt špagatu. Es domāju, tur būs viņš izlauž to ceļgalu, viņš tā, you need this. Es arī no bērnības atceros pareizi, tur bija ļoti tā tradicionālā, banālā aina, pirms pēdējā faitā, ka viņš saprot, ka viņš zaudē, viņš aiztiesīja acis un sāk atcerēties senseju. Nē, viņam tas čalis iemeta kaut ko acīs, viņš neredzēja. Viņš atcerējās, ka sensejs viņu mācīja arī kauties āklu. Bet tur visi... Jo zini, kā tev noderēs. Viņš tā kā viņš zināja, ka tieši tagad... Visi dialogi ir slikti, viss faicīts burtiski ir tā kā čalis baigi spēr un kadrā tā ar pirkt galiem. Trāv kaut kur pa baigi čalis. Aizlido kaut kur. Bet visur viņš tā špagatu. Visur. Jā. Tas bija tas laiks, kad visur viņš spraudēja. Es biju pārsteigts, cik daudz var špagatu. Viņš arī no rīta gatavojās pēdējai cīņai. Čāls atnāk, tu esi te, viņš vienkārši uz balkonu špagatā stāv. Es zinu, viņš bija vienīgais, kurš patika meitenēm no tiem action heroes, jo, tā kā Schwarzeneggers, viņš nebija, protams, viņš bija super zvaigznes, viņš nebija kā meitenes tāds. Tāpēc, ka viņam bija tas beļģu, franču, tas akcents. I will kill you, I will kick your ass. Jā, viņš arī bija smuks, viņš nebija paralizēta pusēja. Jā, viņš nebija tāds ļoti masīvs seja, viņam nebija tāds diezgan smalks jā, bet viņš, tu zināji, ka viņš pat neredzētu šeit līdz bāra augšai. Viņš jākāpj uz bāra krēsla, tā kā pa trepēm, lai redzētu dzērienkārt. Jā, bet meitenes to nezina. Zinu gan, ka viņas paskatās. Bet, ko es gribēju teikt, un es skatījos par kāds tur filmas ir, un es sapratu, es skatos kaut kādu 80. gadu filmas, kaut kādu, es nevaru pavilkt, kā viņas vienkārši, cik visi slikti. Un tad tur parādījās 53. gada filmas, melnbaltas filmas, un man tāds Guzenko būtu. Un pie tam kaut kāds 7 eiro mēnesī, es domāju, tu būsi kādu laiku priecīgs. Tiešām paldies par šo informāciju. Bet ņem par labu. Gribu pateikt, ka ne visas filmas, kuras ir, un tu minēji 80. ir slikti uzfilmētas, ir kur amazing uzfilmētas. Vienkārši mēs runājam par lētām, tām bojevikiem, kur pa lēto naudu ātri taisa. Protams, ir, bet viss tas, ko es tur redzēju, bija...
Bet bija viņi uzreiz bija 90. kas bija viens no labākajiem dekādēm pasaulē kino, un tu domā, ka 80. mēs neprotam filmēt, 89. filma gāds tu pateici, un 90. mēs jau protam. 86. Aliens otrā daļa. Tik ahujena, tu skaties, tev liekas, kā tur varēja tik ļoti visu, tā kā vispār nevar just, izņemot tur kaut kādu kvalitāti kaut kur, bet nevar just to, ka tā ir... 79. tas ir pirmais Alien, tas tehniski 70. un arī amazing jau uztaisīt. Nē, labi, pieņemsim, ir, bet... Tas atkarīgs no režisora studijas budžeta, bet es saprotu, ko tu saki, protams. Es mēģināju bet arī... tie bojeviki, kur neviens nelika 30 miljonu budžetu. Man tik ļoti nebija ko darīt, kad es atradu internetā pareizo secību, kā noskatīties... Zvaigžņu karus. Es man liekas, jau šajā podkāstā minēju, es izvilku 7 minūtes pirmajai daļai. Nē. Zvaigžņu karus nevar skatīties, es piekrītu. Man viena daļa ļoti patīk, un es nezinu, kur tā ir. No bērnībā arī, jā. Viena no oriģinālajām, un viena no tas Jedi sievietes daļām man arī patīk. Viena. Pirmā varbūt. Jo es zinu, ka otrā ir tāda bišķi tā kā fillers, cik es saprotu, un pirmā un trešā no vecajām, sanāk 4. un 6. ir labākās. Jā, šitais pilnīgi not my jam, neinteresē. Bet kaut kā bērnībā... Jo tas ir jautri un interesanti. Nav. Jau jautri tu 7 minūtes izturēji. Tu esi redzējis viņas? Es bērnībā redzēju 4. un 5. sanāk, kas ir 1. un 2. Does it make sense? Jā. Un pēc tam es redzēju, kad visi tā kā runā, ak nē, viņš ir atgriezies, viņš uztaisīja 1. Phantom Menace, un tas vienkārši bija garlaicīgs sūds. Tur ir ļoti daudz tās sēdes, un viņi daudz runā, un mazāk actions. Jā. Man vispār viss šitā... Man ir Joda, man ir sacēlās, Zobens. Jā? Nē, es beigi neskatījos. Tu arī neesi fans. Es esmu redzējis, es vienreiz izdomājis arī, es noskatīšos visas pēc kārtas. Bet ne, tā kā viņas taisīja, 4., 5., 6. Noskatījos 1. triloģiju, tā kā I get it. Es saprotu, kāpēc cilvēkiem patīk. Un es sāku skatīties to 1., 2., 3. epizodi. Es pirmo skatos, man tāds, riebis, un viss tik lēti izskatās, visi tā datorgrafika pirmā, un Džordžs Lukas tur visur viņu bāza maksimāli iekšā. Un es 2. man liekas, tikko arī kaut kādas 20 minūtes man pietiek, nahuj. Man īstenībā lētā grafika vispār netraucē. Piemēram, ja ir... Kopumā, jā. Bet tur ir... Es tikai vecās filmas skatos un viss ok, bet galvenais, vai tas ir kā izraujoši, interesanti, un nav, manuprāt, man nav. Jo es sīks atceros DC++ laikos, man bija uz kompja kaut kāda Jedi spēle. Es neatceros, kura kaut kāds... Es nezinu, bet es skapāju, un, jo es biju tieši teļu kā redzējis kaut kādas 2 daļas, tu sīks, es rītīgi excited, un tad es atradu vienu daļu, kur man būtu jāredz pēc nosaukuma. Un jā, klasiski, es novelku filmu, tu uzspied download, tu pazūdi uz visu vasaru, atnāc atpakaļ 83%, fuck, jāgaida vēl pusrūdens, sagaida to. Un novelc viņu, protams, franču valodā, tev tāds, un man liekas, kaut kad tur es padevos Zvaigžņu kariem, bet, kad es biju sīks, man ļoti patika. Un vēl viena lieta, ko es gribēju, es sapratu, es noskatījos visu 3 Hobbits. Hobitus vai... Hobbits. Un visa Unexpected, nē, tas bija kaut kas, es aizmirsu 1. daļu. Unexpected Journey kaut kas. Jā, tā 5 Armies bija pēdējā, un kaut kāds tur Let's Do One More pa vidu 2. daļa. Cash grab number 2. Es sapratu, kāpēc nūģīgiem cilvēkiem viņi tik ļoti patīk. Nūģīgiem, es noskatījos visu, un tagad pateikšu, jo es sapratu atšķirību, kāpēc man patīk Džons Vīks, jo tas vispār man nekad nebūtu iespējams. Man nekad, tā kā tev bija tavs tas tur veikala incidents, badi ir tādi bijuši, es abos tā kā es nozūdu. Un tad skaties Džonu Vīku un tu baro to savu, zinu, ko es varu, un tur ir āsam, jo tas nekad tu nekad nebūsi, ne tu tas. Un kaut kas liekas tajā, ka tu skaties gandrīz vai fantāziju. Bet tas Hobbits, viņi visi sākas ar to, kad arī jebkuras pēcnas filmas, zin, tur parastu. Un, nezinu, jebkurš kurjers, vai ne, tā kā viņš bija parasts čalis, un tad beigās izrādās, viņš CIA bija superspiegs, un tur 3 gadus Afganistānā dzīvo. Jā, nobody. Bet Hobbits iesāks burtiski ar to, ka tā kā gribi iet piedzīvojumā, negribu gan. Tu tiešām negribu viņš šāds, es gribu palikt mājās, man tāds, tas esmu es.
Tas esmu es. Tu gribi, tev kādreiz patika iet ārā. Nu, tas Gandalfs, kā viņš sauc. Viņš tāds, jā, Gandalfs. Es vairāk negribu, tu vecais, ne? Ej prom. Tad viņš atļaujās uztaisīt grafitī tagu uz durvīm un rūķi viens pēc otra nāk, plēš viņam māju, ēd viņa paiku un vēl kaut ko. Un viņam saka, tā kā tu gribi iet mirt. Viņš tāds, es negribu. Un tad viņš aiziet un viņš kļūst īpašs. Un man liekas, tas uzrunā ļoti daudz cilvēks, ka viņi, tā kā es skatos John Wicku, es zinu nekad, bet viņiem ir tāds, ja es būtu hobits ar lielām pēdām, tas būtu es. Un kaut kas tajā, kad tu to varētu. Tāpat kā Transformeros, tas čalis izsniedz Megan Fox, ne? Same shit. Tas ir tāpēc, jo arī tas... Unlikely Hero, tas tās, kur tā kā es identificējos ar to, ka es arī, man tur dzīvē neveicas un tā, un tad viņš beigās kļūst par varoni. Tas ir tas, uz kā spēlē, kāpēc tas filmas viss aiziet, jo tie cilvēki tādi, kā, par kuriem tu runā, viņi pērk biļetes uz to, jo viņi tā kā visi, jo lielāku publiku tu vari pārklāt ar tiem, kuri var identificēties ar to. Tāpēc arī visas mīlas dziesmas no visiem boybandiem tur, Bo Burnamam viņš tāda dziesma, kur viņš ķipa parodē visas mīlas dziesmas, kur viņš saka, jo tu lielāka tā kā meiteņu daļu vari uzrunāt tā, ka viņas domā, ka tā dziesma par viņu, jo vairāk tu tā kā vari dabūt cilvēks, kas pērk to mūziku. Un tas pats ar filmām, jā. Bet, Jāni, tu pateici tieši to pašu, kā Džons Viks, tas pats kā Hobits. Arī, jo Hobits, tādā ziņā, ka Hobits arī ir mazs cilvēciņš, kuram ir spalvainais kājas, viņš vienkārši grib čilot, neko nedarīt, bet viņš ir varonis. Tāpēc, Kalvim arī piekritu. Hobits nav Džons Viks. Pirmkārt, tas strādā arī kā uzvirsiens, pa ko es neesmu priecīgs. Visa popkultūra strādā tā. Hobits atšķirībā no Džona Vika nav dokumentāla filma. Arī. Bet to, ka tu izstāstīji, tas dramaturgijā saucās Reluctant Hero, un tas ir katrā filmā. Katrā filmā varonis negrib darīt neko. Kad tu saki, ka, piemēram, Džons Viks arī pirmajā filmā negribēja ko darīt. Viņam iedeva pizdīju un nogalināja. Tas viss ir. Gribiet piedzīvot? Vienkārši... Nē, tagad? Ok. Jā. Tā ir. Un es neredzēju trešo filmu, bet esmu pārliecināts, ka trešā filmā Džons Viks arī negrib neko darīt. Viņam tika... Nē, viņam visu laiku ir, jo viņi grib nogalināt. Bet atšķirība, saprota, ir tāda, Džons Viks, tu varētu paņemt pirms 10 gadiem. Būtu kaut kas cits, ka viņam tāds, cik pulkstens, vai arī John Wick, kas tev viņš pastāst, viņš uzsit. Viņam tas ļoti nepatīk, ka kamerā redz, ka viņi izrēc, viņš iet nogalināt brazīliešu drifta komandu vai vienalga, kas notiek. Tu varētu izdomāt daļas, bet viņš visu mūžu, kopš ir apmācīts, viņš bija slepkavs, tās. Hobits bija hobits, viņš bija viņš sēž mājās, grib iet ārā, negribu tev atnākt ciemiņi, ejiet prom. Kāds apēd man garšīgo sieru, es dusmīgs esmu. Viņš saka, ka Džons Viks ir slīpers, kur iekšā viņam ir tas trenētais. Džons Viks ir visu laiku bijis. Es sapratu, bet Hobits, jo Džons Viks nemainījās. Viņš sākumā bija slepkavs, beigās bija slepkavs. Kas viņam izmainījās? Nekas. Ko es saku? Tu pat neesi redzējis, fuck you. Hobits, tu esi redzējis? Pirmo, jā. Un ceturto. Negribu ar tevi taisīt podcastu. Bet toties Hobits, viņš neno kā pārtapa par... Jā, bet tas ir visi stāsti. Visas filmas ir par to, kā cilvēks, Creature, Multene, Toy Story, viņi negrib kaut ko darīt, un pēc tam viņi kaut ko dara, un tāpēc visi ir relēto. Visi tie pašie 80. gadu Švarcis un viņš ir tipā, es neko nedarīšu, un tad viņš, one last job. Bet viņiem ir jau bāze apakšā. Jā. Hobits nebija tāds, šodien nogalināšu pūķis. Nē, es apsolīju nenogalināt pūķis vairāk. Jūs abi runājiet par vienu un to pašu un reizē par kaut ko pilnīgi citu. Jā. Tev ir cits points, un jūs mēģināt tā kā... Labi, tad finālā. Kvadrātiņu aplīt. Pateikšu otro pointu, ka tev Džons Viks ir male fantāzija, bet tas pats Hobits, tas arī ir fantāzija. Un gandrīz katra veiksmīgā filma cilvēki tā kā, es arī varētu būt. Tas ir, tā kā... Jā. Es nevarētu būt Džons Viks, jo es neesmu gadiem trenēts Krievijā slepkavu, tāpēc. Es nekad nevarētu būt viņš. Es nedomāju, kāda viņam bija bērnība. Es par to nedomāju. Hobits sākas precīzi ar manu dzīvi. Man ir negriezti kāju nagi un īpatnējs palvains, nepārāk vispār atletisks, bet var tālu iet. Tu gribi pateikt to, ka sākumā ir tas Reluctant Hero, kur filma sāks ar to, ka kāds kaut ko negrib darīt, pēc tam grib. Tu gribi pateikt, ka tu skaties Džonu Viku kā uz fantāziju, jo tas nekad nebūs, jo tu neesi tas.
Un Hobbitu skatās tā kā, jo es arī esmu prosta Ja Hobbits, kaut kas bet patiesībā... notiks ar manīm īpaši dzīvē. Jā. Nope. Jums ir divas dažādas sarunas šobrīd notiek. Es Jūs saku, tāpēc diršaties. man ir otrs points, ka Hobbits ir tas pats, ka Džons Viks. Hobbits arī nav reāls, bet... Tu pats brauc šodien tāks uz pasākumu. Hobbits nav reāls, bet cilvēki domā, ka ja viņam mazam cilvēcīgam krīčeram kaut kas sanāk, man arī sanāks. Cilvēki, protams, te zemapziņā tā domā. Saprot? Kad es redzēju pirmo reizi Harry Potteru, tu domā, bet nemēģināju ar zīmolu lietas izdarīt. Man Jā, Guardian bet kad Leviosa. Jā, bet Visa kad es redzēju Džonu Viku, es negāju uz maskāčku un tā te ar iPhone. Un te čāļi tā kā atdod iPhone. Man tāds, ko? Nekad. Man liekas, ka man stāstīja, ka tev šautuvu gāja, ne? Bet, Un tad viņi tevi atpizzīja un aizgāja pie urlu bosiem. Un viņš saka, kam jūs atņēmāt telefonu? Jā, tā arī vecāks bija, bet Jāni, visa popkultūra tā strādā. Ja ir kaut kāda lieta, kas ir... Es domāju. Es saprotu, ko tu domā. Nē, nesapratu. Man apniks rīdēties. Es paspēju pēc tās vīsnes. Pērciet biļetes. Ļoti ātri. Puņķu un asars. Tu saki, ka tas krūtums Džona Vika, tu saproti, ka pēc cilvēks skatās, un tu domā, ka cita iemesla dēļ viņi skatās Hobbitu, bet pa lielam tas ir viens tas pats iemesls. Kaut kāda fantāzija par kaut ko es varu būt. Es varētu būt. Jebkura filma, kur ir ļoti populāra, kur ir vairākas daļas, miljoni box office, katrā filmā cilvēki domā, es tā varētu. 50 Shades of Grey. Jā, 50 Shades of Grey, Little Mermaid, pat meitenes domā, es tā varētu. Es būtu tā mermaid, es atradīšu. Es gribu būt tas krabis. Nu, ok. Nekas netika atrisināts, bet laiks ir beidzies. Pērciet biļetes uz Puņķi un Asaras. Biļetes ir bez rindas LV. Uz CVNM Live arī? Uz CVN Live nākam ceturtdien, 17. jūlijā komedija Latvijā barā. Un jā, šovakar jūs nevarat paspēt uz viņu lielisko stand-upu, bet viņi gan... Cerams. Gribu paspēt. Atā, Labi, čau, bučiņas, čau. Rakstiet komentārus. Neku, bet atkal man tirsīs. Nē. Ka Naba Kalvim jūtas aizskārt pa ilgu. Komentāri bija amazing. Tur bija komentāri, kuri tā kā, jā, tā epizode bez Jāņa bija foršāka, un bija komentāri, ka Jānis, tā kā, es tā redzu, un viņš bija labākais. Man liekas, mēs dabūjam visu spektru, un tas ir forši. Visu autismu Man spektru liekas, mēs mēs esam spektrs. Mēs Un ne James Bond spektrs. Mēs esam Sīvāns spektrs. arī. Rakstiet komentāros, kura autisma spektrā es ir tie 3 komiķi, kurā... Un arī ir pie reizi, kurā varavīksnes spektrā mēs esam. Jā, Visu labu, čau. Jā, Kalas Gejs.